Čau visiem! Tā kā jau bija sācis ņemt to iepriekšējo veidu nos, izdomāju, labi, pabeigšu līdz galam šo istabu, tā lai pēc tam ziemā man nebūtu problēmas, varbūt kaut ko turpināt remontēt no iekšas vai pārmūrēt. Jā, sapratu, ka man te kaut kur 2,5 metri atlikuši. Tieši tā kā viena tā plātne, izmantošu es šoreiz OSB plātni, tāda, kas man bija palikusi pāri. Jo man iepriekšējie veidi tik sliktā kvalitātē palikuši tās durvis un viss, un arī es negribu viņas izmantot vairāk. Nu jā, viss kā parasti. Rakšana, zāģēšana un kalšana. Tātad esmu te parāds. Šis būs platākais līdz šim, jo izdomāju, lai nav tāds čakars tā kā te, ka man noņemot veidu te pāris milimetri pārkar, pusi centimetrs te pat ir. Tīri dēļ tā, ka tie veidi nesagulās normāli kopā, nu viņi jau pasisti un jau cik reiz izmantot nav paredzēt tam. Tāpēc izmantošu vienu 12 OSB. Un jā, varbūt piestīšu to pleju klāt. Varbūt divās kārtās likt OSB, bet es domāju uzlikt OSB. Tad ar dēļiem pastiprināt un tad vēl stūcis uzlikt. Tāds mans plāns. Redzēs, kā sanāks. Bet jā, šī taktika daudz labāk strādā. Izzāģējot vienu, tas nav jēga mana domkratu vairs celt, jo, nu, varat redzēt, varbūt, nezinu, kamerā. Tad tur ir līmenis, tas nulīts līmenis. Nu, aptuveni pusi centimetru starpība no turienes uz tejienu, bet, nu, aptuveni ir līmenis šeit. Un, ja viņš iet, tad viņš kaut kur te baļķi vidū. Tā vismaz izskatās uz aci. Lāzeru nelikšu tagad. Nav vajadzība pagaidām. Un jā, tas nozīmē, ka te viss, nu tur iet drusku augstāk, te tāds ieplak, iesēdies. Šeit mājas vidus it kā nē. Šī istaba ir drusku lielāka, šitai mazāk, tā lielāka, te ir tā starpsiena. Jā, jāskatās, ka uz galvas neuzkrīt šie te dekoratīvie. Bet kopumā jā. Ilgākais ir tā rakšana. Ik īpaši es tur atkal izmērīju, tur man tikai 60 cm sanāk līdz zemes līmenim. Kaut kā, nezinu, te tie pēdējie 10 cm, piemēram, te man jārok, jo 1,25 m ir tā plātne, jārok dziļāk. Un šie te ir tā noblietējušies tie 10 cm, kas papildus jārok. Bet, nu jā, es to 70 gribu vismaz. Tas jau tā ir minimums. Makita perforators man nav tagad. Būs šāds Vero. Nezinu, mantojumā palicis.
uzliku kaut kādu tur sešnieku, cerams viņš ies. Tikko grūti saprast, kas tās funkcijām, laikam trieciens un parastais. Nu jā, laikam kaut kāds lētuts ir, bet labāk tāds nekā nekāds. Un te var redzēt arī to, ka masīva pamata kā 15 cm betonē klāt. Šajā gadījumā es nolūku striķi, lai uz to pusi iet. Te ir izvirzies uz āru viss, tāpēc te ir plānāks. Te vispār var redzēt. Metromēru paņemsim. Kopējā platums augšā ap te ir 34, 35, šo vajag 40, 38. Tur ir platāk, nu visādi šie izmēri. Es jau arī no iekš baigi nemēru, kā itai. Te būs šaurāks. Man tas vienalga iekšā tā patiesi siltās grīdas, es to neko neredzēšu. Galvenais, jā, lai kaut cik tas cokols ir nostiprināts papildus. Te, redzat, ir liela akmeņa. Negribas ņemt ārā. Mazāk betons vajadzīgs. Cerams, ka turēs. Ja šīs ir vidus, es vairāk pa tiem stūriem centīšos uztaisīt viņus kārtīgāk, bet pa vidu, man liekas, tam nekādai slodzei nevajadzētu būt. Jo pasaties, māja nav baigi lielā. Viņi tur... Lai nu priekš pusstāvu mājas ir pietiekami liela. Var teikt, ka divstāvu māja. Bet visi koks. Līdz teienai mainīšu uz blokiem. Bet te jau visi guļbūvi un līdz ar to tas jau izlīdzina to spriedzi diezgan. Jā. Tā kā jā, jāturpina uz priekšu. Es zinu, ka pietikt varbūt pat pilnīgi, ja es visu izņemt ārā un ielietu 20 cm, bet tagad, ja es sācis esmu, tad visu centīšos turpināt.
Tātad divi tā ielējām. Jā, kopā aizgāja šeit 5 maisi, nepateikšu, nu tad laikam, nu ap 2 metriem jārēķina, tad te vairāk iet, jo, nezinu, augšu vairāk ņem ārā. Tur man gāja drusku mazāk, varbūt arī tāpat gāja, nezinu. Varbūt tiešām tie 2 maisi iet uz metru. Bet kopumā, jā, šito visu, kas palika pāri, notīrīšu nost, pēc tam te, kur man bija jālabo savu kļūdu. Te es uztaisīju speciāli tādu diezgan šķidru. Ja te, nu, augša man ir šķidra, bet, nu, pa lielam viss ir diezgan savs. Un tad es ar to betonu vibratoru ievibrēju, lai tā stiprība lielāka. Un, jā, tā viņš pagaidām izskatās, nekas glīds, bet te vismaz nav koks iekšā, kā tajā šajā te pusē. Te man būs vēl jāatškarējas. Nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un, jā. Es ceru, ka tas no betonēšanas šogad varbūt ir viss. Nu, varbūt neceru, bet visticamāk tas ir viss no šogad, no tādas lielās betonēšanas. Gribu pirms rudens tādu oktobrs pa septembri sataisīt drenāžu, ielikt noteikti caurules un varbūt kaut kā izdomāt. Jā, to pagaidu. Šo te, jā, noteikti caurules, nezinu kā viņi, reni. Pagaidu reni. Un kaut kā dabūt ūdeni. Te es esmu kļūdu pieļāvis, vai jaucot šito te ārā. Metu tos visus grūžus iekšā te. Domāju, būs, nu, labāk drenāža. Jā, bet es neskatījos, met. Un, jā, aiztaisies ciet. Būs, jā, nu, te, ka liks cauruli, būs jāpamet grūžu malā pats savu darbu. Bet, jā, kopumā šādi te izskatās, ka tā krīt nost tie dēļi arī veci, jāskatās, nu, jāuzmanās. Un jā, te baigi viss sagājis grīstē, bet nekas man otra puse izskatījās sliktāk līdz tēs pirms kodiem 7-8 gadiem pārtaisīja. Tūlīt var parādīt otru pusi. Tad šādi izskatās otra puse. Te es varbūt atradīšu kādu bildi, kā izskatījās vispār pirms 12-13 gadiem. Te bija katastrofālāk, bet kaut kā tētis saglāba šo pusi. Te tāpat ir vēl daudz darba, vēl te tas izpūs jāpārmaina un tā. Bet šī ir, nu, tādā ziņā labāk pusi, jo te skatīties pamati ir šādā apmesti. Padomu laikos kāds apmet, jo tad dzīvoja 4 ģimenes vai cik katrā pa 50 kvadrātmetriem. Jā. Te arī jau izbalējuši te dēļi, bet es te likšu nevis šādā stilā, kas būtu lētāk, bet es gribu, nu, censties atjaunot šo te stilu. Šāds dēls. Nu, drusku savādāk, protams, es tagad nedabūšu tādus dēļus. Šis, lai gan ir kaut kāds jūrmals profils, bet es gribu smalku zāģētot to skandināvu stilu. Šie te stūri jāstājas. Varbūt šos te elementus izdosies saglabāt, jo lielākajā daļā mājas viņš ir normālā stāvoklī, šis cinkotais. Un šis apakšējais. Bet, nu, varbūt var arī uzfrēzēt. Tā kā jā, ir ko darīt palēnām. Un šādi verandai taisu es palēnām. Te gan jāsaka, ka mēs šogad tikai šito vienu ielējām 2 metrus. Apakš ir ielieta, te es izraku līdz galam 80 cm ņēmu ārā visus šos plienakmeņus, bet tur es domāju tālāk. Ko redzēt, nu, šajā pusē es vienkārši noņemšu augšu
Tikai cokolu daļu uzliešu, ieurpšu varbūt. Jo te apakšā ir diezgan dziļi tie plienakmeņi salīdzināt ar māju. Jo šis ir celts, ko 30. gadā, 34. kad šis bija populārs, nezinu kāds. Jā. Tā kā sāksim šajienu un tad lēnām. Arī pa gabaliņiem šo verandu pacentīšos sataisīt, lai var iet pa kunga galu. Tā kā jā, šādi es te pamuldēju. Jā, paldies visiem par ieteikumiem un arī komentāriem no savas pieredzes. Tiešām lasu visus komentārus un ar prieku gaidu. Tā kā jā, te būs vēl ko darīt līdz ziemai. Man tieši plātnes pietiks, cerams, 1, 2, 3 palikuši tās ekstrudētās. Un tā arī būs. Nebūs jābaidz, ka ziemā viņas kaut kas saēd vai kas. Uzlikšu. Te gan es pamēģināšu varbūt ar līmu pielīmēt to putām. Bet tad redzēs. Tā kā jā. Paldies par skatīšanos un tad jau tiekamies nākamajā epizodē.